Pastāstīšu, kā veikt sejas kopšanu mājas apstākļos. Tas ir ļoti vienkārši, un tas aizņem tikai 3 minūtes no rīta un 3 minūtes vakarā. Ja tu uzskati, ka šis laiks nav pārāk daudz prasīts, tad šie padomi ir tev. Kādi līdzekļi ir nepieciešami un kādiem noteikti būtu jābūt uz tava plauktiņa vannas istabā? Tas ir tīrītājs, toniks un mitrinošais krems. Un turklāt tiem ir jābūt jau kopš mēs sākam lietot kosmētiku no pusauģu vecuma. Un 2 reizes dienā, un tie netiek atcelti nekad. Paliekot vecākiem vai parādoties vēl dažādām citām problēmām, šiem līdzekļiem pievienojas vēl arī citi. Kur tie tiek ielikti šajā schēmā? Šie 3 līdzekļi, tīrītājs, toniks un mitrinošais krems, principā iedarbojas tikai uz ādas virsējo slāni, tā ir epiderma. Dziļāk viņa netiek. Lai mēs tiktu dziļāk un parūpētos par ādu arī tās dziļākajā līmenī, mēs pievienojam dziļo tīrīšanu. Tā parasti ir maska. Masku liek uz tīras sejas, tad, kad ir notīrīta, notīra, nomazgā, uzliek masku, nomazgā un pa virsu toniks un tā tālāk. Nākošais līdzeklis, ko es noteikti ieteiktu pievienot, būtu aizsardzība, jeb bāze. Tiklīdz tā ir ar toni, mēs to saucam par tonālo kremu. To lieku tad, kad sejas kopšana ir principā pabeigta, tātad viņu mēs liekam šeit apakšā. Gadi skrien kā stirnas, un pēc 25 gadiem mēs sākam neatgriezeniski novecoties. Tas nozīmē, ka mums jau ir jāpadomā par to, kā saglabāt skaistu, tvirtu ādu arī turpmāk. It sevišķi pēc 30 gadu vecuma, kāda kolagēna elastīna režģis, tas gudri skan, bet patiesībā tas ir tas, kas atbild, vai mums ir krunkas vai nav, prasa papildus barošanu, jo mūsu āda paliek slinka, un ir vajadzīgs viņu papildus pabarot. Kur mēs liekam serumus un vitamīnus. Mēs liekam tur, kur āda ir vistīrākā. Tas būtu tīrītājs, ja liek masku, tad masku, bet tā nebūtu ikdiena. Toniks, tātad šī vietā āda ir vistīrākā. Un šeit mēs ieliekam serumu. Vēl sejā ir tāda svarīga lieta kā acis. Šis viss attiecās uz ādu, kas ir sejā, taču āda ap acīm ir īpaša. Viņa ir 4 reizes plānāka, un līdz ar to mums ir vajadzīga nepieciešama īpaša kopšana, kur liek produkts ādai ap acīm. Ļoti vienkārši. Ar acīm sākam un ar acīm beidzam. Vispirms vakarā noņemam dekoratīvo kosmētiku no acīm. Noņēmējs. Un ar acīm beidzam. Pirms aizsardzības liekam acu kremu. Lūk, mums ir gatava schēma. Šis būtu vakars un šis būtu rīts. Turklāt šādā secībā un nekā citādi. Izvēlamies tos līdzekļus, kas mums ir nepieciešami pēc mūsu vecuma, atbilstošu kosmētiku pēc sejas problēmām, sejas tipa un uz priekšu. Un šeit tas izskatās ļoti daudz, bet patiesībā tās ir 3 minūtes no rīta un 3 minūtes vakarā. Turklāt masku mēs neliekam katru dienu. Maska tiek likta 2 reizes nedēļā.